Labrīt, labdien, labvakar, copmaņi un visi tie, kam patīk atpūsties pie ūdens. Ko jums šodien vēlos parādīt? Vēlos parādīt gumijas laivu, ko pats nesen iegādājos. Jā, laiva ir Aquastorm, ražota Ukrainā. Divvietīga modelītis ST240, kraunesība 220, var pielikt motoru, piestiprināmi airi, pa pālim nepazaudēsi. No plusiem var minēt, kā koka sēdeklīši, ir arī koka grīda, bet to es laikam nepareizi ieliku, jo sākumā piepūtu laivu, un tad vairs tos dēļus iekšā nevarēja dabūt. Materiāls izskatās, ka ir izturīgs. Armētais PVC 5 slāņu. Līdz ar to ar laivu uz ūdens var justies diezgan droši. Pār mīnusiem. Mīnusi tādi, ka laiva ir domāta 2 cilvēkiem, bet es neesmu nekāds lielais džeks. Un sakraujot inventāru makšķeres, neteikšu, ka tur var ielīst vēl viens cilvēks, ja? Līdz ar to praktiski laiva varētu teikt, ka ir paredzēta vienam. Lai gan, ja līdz brauc meitene, varbūt arī sanāks viņai vieta tur. Budžeta laiva apmēram 300, pameklēju vairākās vietās, neko lētāku neatradu. Parunāju ar čomu, kurš teica, ka pircis tieši tādu pašu pirms 6 gadiem, maksājusi tieši tikpat. Līdz ar to izskatās, ka cena nekritīs viņai arī turpmāk. Jo materiāls ir diezgan kvalitatīvs, laiva gaisu tur labi, tikko nobraukāju vairāk kā 5 stundas. Cope pa nulēm, pa nulēm nav, viens rociņš mīnusā, tas jau ir labi, jā. Vai ieteiktu šādu laivu pirkt? Es domāju, ka attiecībā par cenu, jā, kas bija 300. Jā, var pirkt droši. Ja gribās kaut ko lielāku, piemestu vēl kaut kādi 50, 60 varbūt eiro un pamēģinātu atrast 3-vietīgo, jo prasās to vietu mazliet vairāk. Pārējais it kā laivai viss ir ok. Vienkārši pērkot laivu pats nevarēju atrast nekur informāciju, ne par kādu šāda veida laivām, līdz ar to vēlējos ar jums padalīties. Paldies, ka skatījāties!